Kamēr Latvijas fani lūdz Sandim Ozoliņam palikt uzticīgam Latvijas hokejā, mēs gribējām izprecināt Gunti un atradām līgavu viņam. Un, Gunti, vai tu solies būt uzticīgs savai izredzētajai līdz jūs šķirs basketbols, hokejs un handbols? Līdz līgai. Es esmu gatavs gan arī bagātībā, un pat savā nabadzībā un visur. Vai tu esi gatavs arī šim skatam? Nu, labi, es tad mēģināšu, ja? Es mēģinu, jo es ceru, ka sanāks, ja? Man uzreiz jāpučo vai pēc tam? Mēģinu uzreiz tā. Nu, Daļau, parādies. Pļāns, akal. Netiekam galā. Kaut kas ir kompjuterā nojads. Jurčiks Ragana. Ja? Jurčiks Ragana un Gunti piedod, es domāju, ka akal būs sieviete. Juris un Guntis. Ļoti labs pāris. Jurčik, kā lai tev sauc? Kāpēc tu parādies tur, kur vismazāk tev gaida, vai tieši otrādi? Ja runā par hokeju, tad tu esi klāt. Kas tu esi? Tu esi līdzjūtējs, tu esi talismans vai tu esi parādība? Es godīgi sakot, varbūt visi trīs uzreiz kopā jau ir. Jā. Jo es sev uzskatu gan par līdzjūtēju, gan arī par fanu un tāpat laikā kā pārējo uzskatu. Bet atšķirībā no Gunta tev muti nekustās. Ja Guntim ir zobi, viņš var parādīt. Tur piens zobi ir, tavai mutē nav. Gunts ir baigais svešoks. Kāpēc šāda izvēle maskai? Maskai, lai pēc būtības, lai iebiedētu pretinieku. Tas bija pats pirmais, ko man bija tāda doma, spēlējot hokeju. Lai pretinieks bīstās, kā arī tiesneši, lai bīstās, un faktiski tas ir iebiedēšana. Vai tu hokeju vispār skaties? Jo es redzu, ka tu tikai skraidi pārējien. Es neredzu, ka tu skatītos mierīgas hokeju. Bet tu redzi vispār spēli? Pēc būtības kādas 25% tikai no visas spēles. Tad baigi neomulīgi, principā. Uzprat kā gāja, nezinu pat, kas vinnēja. Nu, zato ir atkārtojumi visur. Atkārtojumi. Tev autogrāfs prasa, vai ne? Visu laiku. Nepārtrauk. Tā kā spēlētāji, teiksim, viņi var pārtraukumā vismaz aiziet atpūsties, teiksim, padzert ūdentiņu vai ko. Man tas nav dots, jo līdz ar to, kā ir pārtraukums, tad ir fotosesijas un paraksti. Tev kāds ir mēģinājis raut arī to degunu? Visu laiku. Kā tu to esi uztrēmējies? Nu, Valdi, pamēģini tā eksperimentu klāt. Neraunos, bet eksperimentu kārtā. Kā tu aizsargājies? Mīļotā ņem, re? Mīļotā ņem, jā. Tavs ierocis. Jā. Klausies. Es izstāstīšu vienu vēstures gadījumu par šitām maskām. Mums bija viens masieris vārdā Jānis Siliņš. Viņam štāda maska, viņš uzvilka virsū, skatījās spogulē. Un viņš skatās, kāda tai maskai zobi. Izrādās zobu nav. Tie ir viņa zobi. Jurči, kā tu uzturi sev fiziskā formā? Jo tas, ko tu noskrien, tie ir kilometri desmiti. Nu, varētu būt, jā. Nu, futbolu spēlēja pa vakariem, teiksim, mēs trenējamies. Salidojot uz slotām, jā? Arī, jā, mums ir salidojumi arī ļoti bieži pie tā, un atvērto durdienas arī ir. Klausies, bet Gunts baigais svešoks izskatās. Ir normāli. Tad pagaid, tu tautsdejas arī dejo? Nu, tautsdejas nē. Nē, bet futbolu spēlēt, jā? Futbolu, jā. Hokej arī ik pa laikam mums paskrēt, jā. Kur tu soļus mācies tos, kurus tu atrādi? Jo pabīd galdiņu nost un izstāst, kur tu soļus mācies? Vai pie spoguļu trenē viņi tos? Teiksim kādu. Nu, piemēram, tad, kad ir roks kaut kāds baigs magais, tad tev šis te... Parāda. Metāliku vai gan... Metālika, jā. Aiziet, jā. Jā, nu tas ir viens hīts. Vēl kas ir ar kāju šitāk, trinti. Kas tas ir, no kurienes ņemts? Nu, tas vispār pēc būtības, ja kaut kāda mūziķa sāk skanēt, tad tas ir spontāni. Tas nav tā, teiksim, kaut kur ietrenēts vai kaut kas. Bet disenēs tev varētu atpazīt, ja tev nav maza. Zin kā, tu redzēs. Ja uz roka diskotēkām aiziet, tad varbūt. Tā ir, jā? Cik tev bērni? Bērni, viens, un es esmu vectētiņš. Vectētiņš? Jā. Vectētiņš Jurčiks. Un bērni viens. Tad tu esi, klausies, tu esi veca. Nu, tad, ko tu vairāk man neņemsi? Nu, nezinu. Vai tu brauks uz pasaules čempionātu? Pagaidām nav tāda doma. Es biju Manheimā, jā. Nu, viss jau tas ir finanses un tam līdzīgi viss ir. Mēdz mēnesi aizlaidīs. Mēdz mēnesi. Aiziet, tu uzsauc. Es tevi izsaucu. Tev maksā par to, ka tu skraidi tur? Nē. Nemelo? Nopietni, nē. Norausim masku, atzīsties. Pasūcies Guntim, viņš nokārtos. Pagād, bet kur tu strādā? Ar kādu sfēru tu esi saistīts, ja tad, kad maska tev nav? Nu, nesaka organizācija, nu tā.
Aizplīvot. Nedrīkst teikt. Ko tu mums ņem? Tas Kaut ko ar autotransportu saistīt? Lai paliek noslēpums no un līdz galam, lai pārējie... Latvijas balzāmā. Jā, izvadā preces. Jurčiks, tāpēc, ka tas ir atvasinājums no tā vārda, kas tev pasē rakstīts? Jā, tā ir. Tā ir. Jurčiks. Nē, godīgi sakot, man iekristīja Andersons komentētājs. Viņš bija toreiz vēl bija ASK Ogri, kad vēl Močī ar... Spēlēja. Močī tas nozīmē latviski... Man jau likās, ka padomus priekšsēdētājs tas nav saistīts. Nē. Un tad viņš, Andersons, kad komentēja to spēli, viņš pienāca klāt un paprasīja, kā lai tev rīktīgi, lai sauc? Kā tev sauc? Es saku, man sauc Jūrs, būsi Jurčiks. Un līdz ar to Andersons it kā mani kā krustāts. Jā, skaisti. Nu labi, piedzīvojuma sakarā es saprotu, ka tās dakšas lūs tik pa laikam. Ja? Šī ir pie Viķes. Kur tu pērc tās dakšas? Balonu veikalā, uz Masku veikalā ir, teiksim. Pēdējās bija pie ķēngarāga. Bet ne jau pats tu pērc. Kā lūdzu? Ja tu pērc, tad droši vien saka, Jurčiks atnāc, ne? Nu nav. Tur Maskā tur ne un nepērk. Bet tu Maskā brauc nav spēles arī pie stūras? Jā, es piebraucu klāt un tāpat arī aizbraucu, teiksim, ar Masku. Klau, man jautājums, tu uz kaut kādu skaistumu kopšanas salonu esi aizgājis kādreiz? Tu domā uz Solāriju? Varbūt izdarām tā, atstājām mēs viņus divatā. Jā, iedomājam to paladziņu. Es atstāju jūs divatā, jūs te paši izdomājat, kas, kā, kāpēc, draugi. Ja mēs noņemsim, varbūt būs tā, kad būs Līga un Guntim. Tas bija Jurčiks Ragan, bet mēs ceram, ka pēc brīža tur atkal būs Līga, kas ņems par vīru Gunti.